Labdien, dārgie teātra sekotāji un teātra entuziasti. Es esmu Maksels un man ir dārgi kolēģi pretī Dācis Evers un Aigars Vilims. Mēs šodien sarunāsimies un koncentrēsimies par Pūtvēņiem. Runāt 1985. gada 10. maijā izrāda Pūtvēņi piedzīvoja pirmizrādi. Lai es un arī visi, kas skatās, varētu saprast tādu pilnīgāku bildi par to, kur jūs atradāties tajā mirklī. Gan savā teātra pieredzē, gan kā cilvēki. Un es palasījos, painteresējos, ka Dace, tu esi sākotnēji bijusi izrāžu vadītāja, vai ne? Jā. Un teātrī tu ienāci 75. gadā. Jā. Un līdz 82. tu biji gan režisora asistente, gan arī spēlēju. Jā. Arī spēlēju. Spēlēju arī. Es visu laiku paralēli arī spēlēju, bet ne visās. Es biju izrādes, kur es biju tikai izrāžu vadītāja, bet es arī biju izrādes, kur es jau spēlēju un arī izrādu vadīju. Bet, Aigar, tu pabeidzi 78. gadā, vai ne? Teātras fakultāti. Jā, tieši tā. Un tad tu arī patiesībā nāc uz teātru. Ja? Nu, viss kurs. Nu jā, viss kurs. Viss kurs, mēs tāpat gandrīz tā kā jūs. Jā, un izrāžu kursa vadītāji. Kursa vadītāji skaitījās, man liekas, pat Pēters Lūts. Bet mūsu pedagogi bija Mārķa Imela, Feliks Deičs, Imants Adermans, tie bija Edmunds Freibergs, tie bija tie, kas taisīja tā saucamās diplomdarba izrādes. Lūriņš arī nebija jums? Lūriņš valdes, pareiz, 3 muskatierus attaisa. Arī Liniņš. Ļoti, tāds daudzpusīgs tas, pedagogu sastāvs, ja? Un tad, kad atnāca jau Pēters Lūts, tad viņas pārnotā frāze bija, es jūs iemācīšu dzert. Un tad jau mēs skaitījāmies teātrī un jau nākamā gadā. Pēc vienu vakaru jau strādājām. 75. gadā jau mēs jau tikām ielicināti tajā pašā ugunsmedībās, un mēs 3, Aldis, es un Jānīts, mēs bijām pie Māras medējā. Medējā. Tad jau mēs... Un tas tenisons bija, tas ugunsmedības bija kurā gadā? Tieši 75. arī. 75. Jā. 75. Bet tu pagaidi 78. Jā, bet mēs jau skaitījāmies no 75. jau skaitījāmies kā Valmieris un mūs iepludināja iekšā. Un tad Māra, kas arī tavs pedagogs, viņa taisa Pūtvēņi. Kā jūs uzzinājāt, ka būs Pūtvēņi? Ieraudzīju lapu, mēs uzzinājām pie dēļa. Jā, pie dēļa ieraugi ir. Jā. Kā teica tautas māksliniece Ņina Leimana, es jau nelasu, ko uz sienām raksta, bet mēs tādā veidā uzzinājām, kas ir. Un tur pirms tam nebija nekādas sarunas ar Māru? Nē, man arī nebija. Nē. Neuzrunāja īpaši tā. Bet kādas sajūtas, paskaties uz dēli un, būs baiba. Zini, baila bija, protams. Jā. Un ne jau tikai bailes no tā, ka tas ir Pūtvēņi vai kas mums taču bija. Māra pieaicināja vēl Dzintru Menziņu, kur nodarbojās ar runu. Atceries, ka viņi pēc Streļņikovas sistēmas mums visus tur dīdīja, lai mēs varētu runāt ne tikai uz priekšu, bet arī uz aizmuguru un sāniem. Tur bija ļoti interesants viss tas process notika. Un tā kā tā ir dzeja, tad tur arī nevar aizmirsties kāds vārdiņš. Ja bija aizmirstās, tad tev fiks jādomā atskaņas. Nē, tas ir viens, bet otrs vēl kaut ko, kas man patika. Ka Māra, un to Māra vēl, lai tas poētiskums nepazūd, tu viņu nedrīksti pataisīt, ir jārunā konkrēti. Tāpēc, ka konkrēti jārunā ir vienmēr. Jā. Bet, tāpēc, ka tas tautas dziesmas ritms, un tai melodijai ir jāpaliek. Viņi nevar pataisīt par ikdienu. Jo tagad, kaut tādu piemēru. Ir Baibiņai teksts pēdējā, pirms viņa tur lēc Daugavā ir melna nakts, melni viļņi, melnu manu ceļu klāja. Ja es protams, man ir skumja, un es varu teikt, melna nakts, melni viļņi, un melnu manu ceļu klāja. Pareizi. Viss pareizi. Kā es teicu, tas ir pateicoties Mārai, melna nakts, melni viļņi, melnu manu ceļu klāja.
Un uzreiz tas ir tā kā tāds baids, tā kā tur ir kaut kas spalks. Tā ir nav, un tur tā dziesma un nāk arī melodija kaut kādā, paliek. jā. Un melodija, un tas ir fantastiski. Jā. Man arī pēc tam ir jautājums, kā runāt Raina, bet to vēlāk. Bet tad varbūt par Māru mēs tā kā vēl droši vien parunāsim, bet scenogrāfs Andris Freibergs, vai ne? Viņš ir Jā. ģēnijs. Jā, Andrīts, protams. pilnīgi fantastisks. Lūdzu, varat izpausties tagad, cik mums ir laiks. Es viņu mīlu vienkārši. Nav vārdu, tāpēc, ka viņi ļoti, kā saka, viņam bija piesaiste jau ar ko? Jau agrāk pirms Pultveņiem. Visādā ziņā viņš Valmieras teātrī šad un tad, bet tika uzaicināts un viņš visus mūs pazina, un viņš ar visiem bija ļoti, var teikt, labās attiecībās. Jā? Viņš cilvēks pats vienkārši brīnišķīgs. Jā? Gan radošs, gan gudrs, gan inteliģents, jā? Tādā pozitīvā nozīmē, ka viņš, ja kaut kas, viņš vienmēr bija gatavs uzklausīt. Vienalga, aktieri, režisori vai Pat ir kaut kādas tur... Jā, ja tev kaut kas traucē, nepatīk ko ar tev var scenogrāfiju, izdarīt, jā, vai tev kaut kas traucē, vai kas. Ne jau kaut kā tur nenormāli būtiski mainīt. Viņam tāpat jau bija, dekorācija bija vienkārši, tas ir vienkārši ļoti talantīgi. Ģeniāli, ko tu tur mainīt? Labāk pats apgūst to dekorāciju, nevis man te traucē. Jā, varbūt, ka tomēr, Bet Aksel toreiz taisīja visas dekorācijas no dēļiem. Jā, es dzirdēju ierakstā. Nevienmēr tie dēļi bija izžuvuši, ja, tad, kad taisīja to dekorāciju, un pēc tam laika gaitā. Tur bija interesanti. Tur arī tā kā telpa dzīvo līdz izrādē. Viņi arī Dēļi pārtop. čīkstēja līdz, jā, ļoti labi. Bet ko nozīmē jums, piemēram, kā aktieriem? Ne tikai Pultveņos, bet vispār, ko nozīmē telpa un kaut kāda scenogrāfijas koncepcija? Palīdz aktieriem vai nepalīdz, vai vajag, vai palīdz, vai nevajag, vai palīdz? Jā, labs Vai jautājums. ir kaut kāda pretrunas, piemēram, kaut kad tiek kaut kas spēlēts, un tad tā, kur es te atrodos vispār? Zini, man ir aizdomas, es varbūt kļūdos. Tagad aicina visus aktierus uz to, lai kostīmu mākslinieks parāda kostīmus, parāda scenogrāfijas šito maketu. Es baidos, ka tajos gados to sprieda 3 cilvēki. Direktors, mākslinieciskā daļa, tehniskā daļa, režisors un trupas vadītājs varbūt. Tā bija maza komisija, man liekas. Aktieriem tā neviens arī nemaz nepiedāvāja. Atnāca un tagad pakritizē. Bet labi, bet kā tu jūties tajā visu? Tev iegrūž, tev jāpauda, bet tev ir bijušas kādas pretrunas, piemēram, ar telpu. Tā kā šis galīgi nav. Šis nav pa tēmu galīgi. Ne šajā gadījumā. Teikt ir. Bet šī gadījumā viennozīmīgi ne, bet vispār jau ir... Ne, ir jau tāds vecs likums. Redz, nevienā darba līgumā, es to esmu daudzreiz atkārtojis. Nav rakstīts, ka tev visam ir jāpatīk. Ja? Tas ir zelta likums, un ar to ir jāsadzīvo. Labi, tagad pie Māras, piemēram. Pirmais mēģinājums, labi, nevajag pirmo mēģinājumu, bet būtībā... Kurš te tu atcerās? bet kā Māra strādāja? Es zinu, varbūt kā Māra tagad strādā, bet tad... Viņa jau arī bija sataisījusi daudz ko. Zini, viņa vienmēr ļoti precīzi definē, ko viņa šajā lugā grib pateikt. Piemēram, visos padomu gados nebija Raiņa prologa. Man tāds jautājums ir, bet ļoti labi, ka mēs pieskaramies. Un viņa šo prologu atgriez atpakaļ, tāpēc, kad padomu šitajos bolševiku laikos nebija pierasts, ka no trimdas es tev sūtu kādu ziņu. Visas trimdas ziņas tika rūpīgi caur vienu iestādi sījāts. Ja? Un te viņi pēkšņi atļāvās no skatuves, jā, es jums sūtu vēstījumu. Samalskis runāja, vai ne? Jā, tas bija kolosāls, tas, ka var atgriezt to spēlēt, tas bija efektīvi. Kaut vai tāds, ja? Viņi skaidri zināja savu vēstījumu nozīmīgumu, kāpēc tieši šī luga un kāpēc šī laikā. Bet tad jau viņi jūs arī tā kā ieveda tajā visā savā sajūtā, vai ne?
Nu, bez šaubām, bet tas taču ir ikdienas darbs. Protams. Sazinu, kurā mēģinājumā nāk kaut kas klāt, kaut kas birst nost. Ja? Tas jau nav, to jau nevar tā, tad jau, es nezinu, tad būtu jāņem dienas grāmatu un jālas katru dienu, kas katrā mēģinājumā notiek. Es nezinu, vai jūs tā vēl darat. Bet es jau 10 gadus biju nostrādājis, es tā vairs nedarīju. Sākumā gan es vēl piefiksēju. Ja. Tagad eksemplāros nekad nepiefiksēju, ko tev saka. Nē, eksemplārā jā, bet tu jau neatceries, kurā mēģinājumā kas Nē, jā. Kurš tā ir kāds, kas ved dienas grāmatu? Es tieši gribēju teikt, tā jau bez mazliet. Es zinu, ka tās man tāds izbrīn, bet tas ir kolosāli, ja vestu, ja, bet nē. Es to nekad nedarīju. Nu, tas, ka eksemplārā pierakstīja, tas ir skaidrs. Jā, nu, tu vismaz... Bet viņi arī skaidri tad zināja, ko viņi grib no bailes un no Jā. Un to lūg arī interpretē tur ar tiem simboliem visiem, vai ne? Kad ūdens tur ir spēks un vaiba, tad tur ir tautas Tas jau prologā ir iekšā. Nu, jā, bet tad jūs tā kā domājāt par to, ka Nē, man es ir nevienu jābūt mirkli nedomāju. simbolam? Nē. Tur vienu mirkli simboli bija tādi, ka tur rutiņi pēkšņi beigās jau, kad tur nāvis jau kaut kāds nāk, viņi vienkārši pāriet klusējot rutiņu birgari, pāriet ar eglis zariņu. Mazu, neuzkrītošu simbolu. Nav nekas uzkrītoši. Un arī, ka beigās, un to te, kad sākumā pie tam pirmizrādē Mārai vēl nebija ienācis prātā, kā nobeigt, kā ielekt tajā Daugavā. Un tā bija notauts tā kā Vidiņš Andris, lai viņam viegli smilts teica, tā no kūts augšu ielec Daugavā, ja? Ja, un Māra atnāca, bija tieši atvaļinājums pa vidu, un viņa atnāca un augstā pateica, es atradu risinājumu. Ka vienkārši, to buru. Pirms tam, tā kā tur tāds trips aizmugur, es tā kaut kā, tad priemet, mēs sapratām, ka tas ir garām, bet nevar atrast risinājumu. Un tā buru, un uzreiz simbols, un precīzs simbols. Bet, es vairāk par to lūgas kaut kādu simbolismu, kas ar Ainim arī ir ietērts. Man liekas, ka viņi nemaz nekādu simbolismu tur nerunāja. Runāja tā, kā mēs, tā kā dialogs. Mēs runājām vienkārši tā, tieši... Es saku, runa tā bija visgrūtākais, tāpēc, ka dzējā bija ļoti maz. Bija Šekspīri kaut kādi spēlēti, tie tulkojumi, tas savādāk. Bet oriģināla luga, man, piemēram, vispār pirmā luga, ar kuru es sāku Valmieras tieši teātrī, kā telpā, ja, bija Gunāra Priedes Žagats dziesma, tāda luga. Un Gunārs Priede bija piekasīgs, viņam bija ļoti īpatnēja valoda tāda, bet viņš bija bezgala piekasīgs par katru komatu, par katru stavu kā, un vai bet, ja, tas viss viņam bija skanēja ausīs, viņš uzreiz aizrādīja. Un tas bija fantastiski. Tur ir tā smuka anekdota par Auziņu Māra, kur mēs dublējāmies, ka pirmizrādē Lūcis uztecēja Mārim spēlēt, jo atbrauc pats Priede, un tad bija viss partijas bossi, ja, un arotbiedrība bossi, un kāda tur stāvēja tā komisija. Un Māris pārbījies uz to pirmizrādi. Viņš spēlēja galveno varoni, un pretī spēlēja Ligita Dēvids, kur spēlēja mājas saimniece, un tā situācija tāda, ka tas galvenais varonis ieiet sētā un saka, es esmu Einārs Vintiņš no Ventspils, atbraucis jums seifu salabot, ja. Un tagad Mārs uziet uz skatuves tajā pirmizrāde, pieņemšanas izrādes bija, pieņemšanas obligāti. Ja tie akceptēja, tad laid pirmizrādi. Un viņš uziet uz skatuves, viņam pēkšņi viss ir ķīselī, un viņš čukstēja Gitē, kā mani sauc. Kā mani sauc. Un tā Gita tādās pašās stiklainās acīs. Kā jūs sauc? Ja viņi domā, ka viņai priekšā tekstu, ka viņa... Tagad Māris jūt, ka ir vakars. Viņš saka, tas, lai paliek pašs noslēpums. Un tad pēc tam Priede teica, es biju visi iedomājies, bet to, ka detektīvi es būtu uzrakstījis. Tā bija tāda mīļa sazīvus lūga, bet sanāca detektīvi. Šis labs, man liekas, kaut kāda forša pārēja par partnerību runājot. Cik liela loma vispār jūsuprāt ir kaut kāda tāda trupas iekšējā klimatam, lai izrādi izdotos vispār? Jo šī ir tāda čukstēšana, ka tu esi tomēr uz vienas labs puses ar to savu partneri. Ko nozīmē trupas klimats, lai izrādi izdotos? 70%. Jā.
Nu, partnerība ir vienkārši obligāts Nu, pasākums. partnerība, protams, bet Jā. es domāju, pat negluži spēlējot vispār kāds ir. Klimatam ir liela nozīme. Milzīgi. Ir liela, tāpēc, ka jābūt labvēlīgam klimatam. Nav visiem mums viens otram jāmīl viens otrs, ja? Ir ar cieņu jāizturas, bet otru, tas ir galvenais, es uzskatu. Tāpēc jau ne jau, ka mēs Galu visi galā mīlam un ne visi mīl mani, ja? Un tad par to nav runa. Bet, lai radoši būtu, nu, tur ir jābūt. Un es uzskatu, ka pamats ir vienkārši tu esi ar cieņu pret otru. Un pret sevi. Jā, un pret sev godīgs vismaz. Vismaz. Mēs parunājam par trupu un kaut kā tagad pieskaramies arī tam, ka nu, jūs tomēr esat tā galvenās lomas nesēji abi divi. Un tad es gribētu zināt, ko jums nozīmē, vai kāds ir jūsu viedoklis par to, kas ir galvenā loma un kas ir titula loma. Un ko tas nozīmē tajā pašā laikā, ņemot vērā arī to trupas klimata jautājumu. Protams, ir patīkami, bet man vienmēr ir bail, jo man vienmēr liekas, nu tā beidzot es iekritīšu. Ja? Man nav tikai prieks. Man vispār viņš nav tāds, vai cik labi, man uzreiz ir tā. Varbūt šitā būs tā reize, kad netikšu galā. Man vienmēr ir tas, protams, Pirmās ir prieks šaubas. arī, bet tas nav prieks tāds, nu, vai kāds prieks, ja? Un tālāk vienkārši sāc darīt. Un nedrīkst domāt manā uztverē to, vai kā tikai es neizgāžos, ja? Vienkārši. Tas ir step by step. Tu dari, kas ir jādara. Nedomā par to, vai man iznāks vai neiznāks. Dari, cik tu vari. Ar tīru sirds. Jā, un viss. Bet ko nozīmē vispār? Un tad es vienmēr ļoti bieži man ir bijis. Es sevišķi tā, tā kā skaitās, ka izdevies, es vienmēr tā brīnos, kā es pie tā nonācu? Ja man tas vienmēr ir tāds, tas ir normāli, tas ir nonākšu vienmēr. Nē, man vienmēr tā, ak, Dievs, kas sāk, kā? Kā es nonācu pie tā, ja? Ja tas izdevies, protams. Un tā ir ērmīga sajūta, tāpēc, ka tu jau pats sevi nespēji kontrolēt, ir labi vai nav. Tu kontrolē pareizi, tu esi izdarīji vai nepareizi. Un tas pareizi, nepareizi arī ir tīri tikai no Subjektīvs arī viedoklis, ja? kaut kādas Bet skaliņas. labi, slikti tāda kritērija tev jau nav. Tāpēc, ka tu sevi no malas var redzēt, un es zinu, kā es pirmo reizi sevi dzirdēju. Vai dieviņu, ka balss. Kas tā par balsi? Ierakstā kaut kādā? Rādio, jā, es, piemēram, jā. Kas tā par balsi vispār? Kas tas par kretību? Kas tur runā? Jā, nu, apmēram tā ir tā sajūta. Un uz ekrāna tas pats. Jā, Tu kad ieraugi paskaties, sevi kas tā par pirmo šausmām, reizi. jā. Jā. Kādu vēlmu pēc viņi man paņēma vispār, jā. Es tev izstāstīšu, kā es pirmoreiz skatījos, bija ieraksts. Tas bija kaut kāda Valmieras teātra izrāde, bet tie pirmie gadi. Un tā izrāde rakstīja vienmēr tad jau studijā rakstīja uz Rīgu, nevis rakstīja. Nu, iekšā teātrī, ja tad bija brauc studiju un tur uz sabūvējumu, tad tur arī viss filmē. Vienādi laicami. Un tagad es neatceros, kura izrāda, bet tie pirmie gadi. Es esmu Siguldiet, un es zinu, paldies Dievam, ne teica, mamīt nebija mājās, jo tāpēc, ka es nevarēju iedomāties, ka kāds, nu, man vēl šim brīdim nepatīk publiski pirmoreiz skatīties, kur es piedalos. Vai filmām, ja ir runa, ja? Jo teātrī pats saprata savādāk. Un tas bija izrādes ieraksts. Es viena pati būdam mājās, televizors ieslēgts, bet nosēdies taču uz dīvānu skaties, jo taču neviens, tu tagad visu to kaunu var redzēt, ja? Un es iegāju koridorī, un tā durvis starpā it kā garām ejot, ja? Tā pilnīgi, ja? Kas tas ir, ja? Un tā ir patiesība, tu saproti? Un tā kā garām ejot, tā uzmetīšās, ja? Un tad atkal, bet nosēdies, skaties, kaut vai pie ekrāna stāvi, ja? Nies taču nav mājās. Bet tad jums tāda veselīga attieksme tad ir pret tām galvenām lomām, un tas... Man liekas, ka man ir ļoti veselīga. Nav nekāda prīmas gājieni bijuši tur, kas tāds. Cik es sev atceros. Kā jūs paši Ja es vispār sevi kontrolēju, tad man liekas, ka nē. Man liekas, ka man prīmas... Nē, vienu tavu gadījumu es varu izstāstīt. Bija tāds gadījums, mums bija diplomdarbs Blaumaņa ugunī. Un viens mans kursa biedrs spēlēja Edgaru. Un tas tā ļoti zīmīgi. Un vispār mums bija ļoti veselīgs kurs. Mēs bijām 18 cilvēki, 3 režisori, 15, 10 čaļi, 5 meiteni. Un viņam iedeva to Edgaru un diplomdarbā. Un tagad tā diplomdarba izrāda. Mēs toreizējā Lačplieša
25 spēlējām. Un atceros tagad visu sajietajās grimētavās. Es kādreiz biju Slāčpulē 25. Ne, es biju tā. Un tur bija tāds grimētavs, kur kāds 6 aktieri, katrā grimētavā sēdēja. Un tad fiks tagad beidzās izrāde, pošamies kaut kur aiziesim uz kādu kafejnīcu vai uz ķinīti, vienalga kaut kur to, jā. Un tas mans kursu biedrs saka, pagaidiet, man ir jāiziet no loma. Jā, viņam tā bija. Viņš vienmēr arī Valmierā strādā, viņš vienmēr ļoti grūti. Krampjos, mēs domājam, viņš ākstās. Nē, viņš pa īstam jau. Es noslaucīšu sviedrus, man ir jāiziet no lomas. Un tā es domāju, pārslēgšanās ir dažādi. Ir traktoru pārslēgšanās, un ir automobīļu pārslēgšanās, un ir raķetes pārslēgšanās. Var jau būt, ka viņam tā arī bija. Arī tā tas nebija tikai teātris. Noteikti, ka tā arī var būt. Kā jūs jūtaties par šo apgalvojumu? Jo tas ir kaut kāds stereotips arī. Un es arī esmu dzirdējis šādu jautājumu vērst uz sevi. Kādu tu izēji no lomas? Ko atbildēt? Es parasti atbildu, tā kā es spēlēju Baibiņas, pēc tam man visi neturēja cietā, es neielēcu Daugavā, vai Kaujā. Man pilnīgi pat domas par to nebija, es nebiju izgāju. Manuprāt, tas var jau būt, ka kādam, es saprotu, kā tu jūt, labi pasēdēt, pārdomāt. Tas ir cits, bet es vairs nesaprotu, kur es atrodos, un kad es esmu bīstam, ja es spēlēju kaut ko es nogalinu, tad nevar laist man pēc izrādes ārā. Man tas velk uz to, ka nevar tikt no lomas. Tagad tas ciniski skan. Man liekas, es varu atbildēt par sevi tā. Man liekas, ka es adekvāti pēc šīm izrādēm tiek līdz mājai. Ir kāda loma, kuru gribētu atkal spēlēt, bet spēlēt citādi, tāpēc, ka ir tapis skaidrs, kā viņai jāspēlē? Tas ir labs jautājums. Viss ir labi jautājums. Paldies. Jā, bet šitas ir tās izcilabs. Izcilabs jautājums. Tu zini, tās, kas man, kā saka, kuras man, protams, vienmēr var labāk. Ne, tas ir skaidrs. Par to nav runa, jā. Bet, kur tā kā teikt, tas varēja, tur es tā kā pēc idejas nenobruku it kā nekur. Tiku galā, viss cauri. No sākuma līdz beigām nenobruku. Gan jau vēl labāk. Bet, kad vajadzēja tajā vietā, nē. Man tas, kas man tā ir, tā caurmērā apmierinājas, tur man nē. Un tad ir lomas, kuras es nemaz mūžā vairs otrais redzēt negribu, jo kaut tev pārspēlēt. Skaidrs, ka tas bija slikti, ko es daru, bet kaut kā man nepieleca, kaut ko es nevarēju. Ir. Nē, tev nav jāsaka. Jā, bet ir. Un es jūtu visu laiku, ka es esmu blakus, un es netieku, saproti? Netieku. Tad neuzvarēts cīņas. Jā, bet man nav bijis vēlēšanās tā, kad tagad iedodiet tagad, un es tagad to atrisināšu. Ja? Nē, netik galā. Bet netiek galā, un tad, labi, tad netik galā, vai tomēr netik galā. Ej gulēt ar to sajūtu, ka netik galā. Nē, tāpēc izrādes konkrēti, kamēr tā izrāda iet. Es domāju, kas tas ir? Jā. Kas tas ir? Bet, ja, piemēram, tā arī noņem to izrādu. Jā, un kad noņem, es guļu mierīgi. Kauns bija, bet gan jau aizmirsīsies, jau nāks jauns. Tas teiciens. Ja nebūs kāds, kas šādā intervijā atgādinās par to, vai ne? Jā. Kura pirms izrādēm, kas Reguts vienmēr teica, viņa Lāča zvejnieku dēlā bija tas teiciens. Nē, tagad to lieto viss teātris. Bet Zente, to Ruta spēlēja Zente. Bet Reguts arī, es neatceros. Drīz mans kauns būs visam ciemam redzams. Pirms pirmizrādes. Drīz mans kauns būs visam ciemam redzams. Tad apmēram tā. Jūs zinājāt, tad, kad spēlējāt, jūs zinājāt, ka ir labi? Jā. Obligāti, to jūt. Un tā ir tā saikne, kurā tu negribot uzēji uz skatuves, un jau pēc minūtēm 10 tu saproti, vai ar publiku ir kontakts vai nav. Kā mani tracināja tas Covid ar to, ka uzlika tās maskas, tos uzpurņus. Tur acis redz, bet acis saka, ir dvēseles spogulis, bet tas spogulīts ir tik maziņš, ka jāskatās ar lupu. Un tās lupas nav. Un tas ir briesmīgi. Bet ja tu esi ar dzīvo kontaktu, tas ir momentāli, tu jūti, ir tā publika ar tevi sinhroni strādā. Kaut vai vibrācijas līmenī. Kā jūs domājat, kas tad ir tā lielākā šīs izrādes uzvara? Kāpēc vēl aizvien tas tiek uzskatīts par vienu no labākajiem šīs lūgas iestudējumiem?
Es domāju, ka tas ir Latvijā labākais, bet labi, tas ir tā ir tāda iedomība. Bet tāpēc, ka tieši bija tas, tur viss sakrita. Tur viss sakrita. Un es domāju, tas galvenokārt ir Māras nopelns. Tas ir Māras. Es uzskatu, ka režisors ir ļoti svarīgs, kā mēs saprotam. Ja? Un man liekas, ka bija tāds trāpījums, un tur vēl viss sakrita, tā kā kaut kā viss. Kas ir Pūtvējiņa Dzen laiviņa? Tu pajautā, kas tur ir iekšā, kas man nebija nāc prātā nekad. Pūtvējiņa jau bija redzēta, taču pirms tam arī mēs studijām, ka beigās, kad Uldis saka, Pūtvējiņa Dzen laiviņa aizdzen mani jūriņā baltā putu augstumā. Jā. Lūdzu, tā kā viņš tur to baibu paņēmis. Man neienāk, ko Māra pateica. Uldis jau nebrauc. Vienkārši kaut kur norakst to baibu un dzīvos tālāk. Viņš pats iet nāvē. Kad puto jūra? Tad, kad ir vētra. Vai viņš praktiski iet nāvē arī, jā? Kopā, jā. Jā, un tur uzreiz tā nozīme iet. Jā. Un tieši tas baltā putu augstumā, tas tieši to. Jā, tāpēc, vai dzirdot Pūtvējiņa Dzen laiviņu, nāk šī informācija, vai Pūtvējiņa Dzen laiviņu, tas ir tā vienkārši. Nē, Pūtvējiņa Dzen laiviņu, vienkārši, ja tu zini šo lūgu, tad nāk ļoti liela informācija. Tad viņi nāk ļoti liela. Bet mēs taču zinām to lūgu. Jā, bet mēs zinām, Jā, es gribētu zināt, kā viņi skatās, piemēram, Mozambikā. Neskatās vienkārši. Tur viņi nesaprast to kuģi vienkārši. Jā. Labi, paldies. Paldies Paldies tev.